Bieži, kad mēs runājam ar pakalpojumu sniedzējiem, viņi mums pretī saka, ka viņiem nav svarīgi sūtīt tur atgādinājumus, apstiprinājumus, tāpēc, ka tas jau ir tikai viens pieraksts. Tur būs, kad klients neatnāks, jo viņam jau vajag. Viņš zina, ka viņš nākošo reizi varēs tikt tikai pēc pusotra mēneša, un tas ir tā klienta interesēs. Bet tas pats speciālists, pie kura tas klients neatnāca, vienkārši tagad stundu vai pusotru sēž bez darba, un viņš nav nopelnījis naudu, un tikmēr nav apkalpojis citi klienti, jo neviens cits nevarēja pierakstīties. Iedomājies, ka tu veic procedūru, kuras cena ir pieņemsim 50 eiro. Pats svarīgākais ir dabūt klientu uz pirmo procedūru. Ja tu vari dabūt klientu uz pirmo procedūru, un ja tu labi izdari savu darbu, tad viņš turpinās nākt atkal un atkal. Tad viens klients mums izmaksā vienu procedūru 50 eiro. Ja klients nāk reizi mēnesī, tas ir 50 eiro mēnesī, reizi 12. Tie ir 600 eiro gadā. Tas nozīmē to, ka tajā brīdī, kad klients pie tevis neatnāk pirmo reizi, vai kad necenties viņu dabūt vismaz pirmo reizi pie sevis, tu zaudē nevis 50 eiro, bet tu zaudē iespējams 600 eiro gadā, un tad reizi, pieņemsim 3 gadi, 1800 eiro, ja klients turpina nākt pie tevis atkal un atkal. Un tagad mēs runājam tikai par vienu procedūru, bet ja tu paskaties uz citām procedūrām, kuras iespējams tavs salons var veikt, tad iespējams tu pazaudē ne tikai 1803 gados, bet varbūt tas, ka tu pazaudē 1801 gadu laikā.